Labdien! Priecājos jūs visus šeit redzēt. Šajā sekcijā, kurā mēs runāsim kopā ar maniem brīnišķīgiem kolēģiem un praktiķiem par to, kas tad šajā lielo pārmaiņu laikā mainās vai kam būtu jāmainās klasēs. Ko es domāju ar pārmaiņām? Es ilustrēšu ar stāstu no pagājušās nedēļas. Mēs nopirkām manam dēlam jauno kapteini apakšbiksi, un viņš nevarēja noturēties līdz mājām un lasīja, ejot pa ielu, un ieskrēja kādā vīrā. Un mēs ļoti viņam atvainojāmies. Viņš teica, nekas, labi, ka grāmata, nevis mobilais telefons. Bet ja mēs patītu dažus gadsimtus atpakaļ, 18. gadsimtā tas būtu noticis, tad šis vīrs noteikti būtu. Arī ar šitām novelēm. Jo tajā laikā uzskatīja, ka daļliteratūra ir laika zaglis un nevajadzīga. Un šobrīd mēs priecājamies, ka bērni lasa tās grāmatas šos agrāko laika zagļus. Līdz ar to mums šķiet, ka mēs dzīvojam šajā nemitīgajā pārmaiņu laikā, bet iespējams, ka tās nemitīgais pārmaiņu laiks ir bijis vienmēr. Taču tehnoloģijas ienāk un mēģināsim saprast, ko tas maina mūsu ikdienā un skolu ikdienā. Vairāk nekavējuši jūs laiku, aicināšu Inesi. Inese Dudareva ir fizikas doktore un LU Seeds pētniece. Un šobrīd pēdējo projektu laikā viņa iedziļinās tieši, kā digitālās tehnoloģijas ienāk skolās, kādi ir riski un kādi ir iegūmi. Lūdzu, Inese. Labdien visiem! Kā Ilze jau ieskicēja, ka mēs dzīvojam pārmaiņu laikmetā un viss mainās, un tad, ja mēs domājam par tehnoloģijām, tad, skatoties uz laika asu, mēs varam domāt jau par 20. gadsimta vidu, jo tehnoloģijas mums jau parādījās, lai risinātu ir praktiskas lietas. Tagad mēs gribam lidot, rezervējam, kā saka, lidmašīnas biļetes. Cilvēki lidoja arī 20. gadsimta 50. gados, un tad jautājums, kā saprast, kuras vietas brīvas, kuras nē. Vai tāda ikdienas lieta kā svītru kodu veikalā, ja? Tad ļoti elementāri, bet viņi jau ir, kā saka, radušies krietni atpakaļ. Ja mēs runājam par tehnoloģijām skolā, tad mums jārunā apmēram par 20. gadsimta 70. gadiem, kad sāk parādīties datori, un atkal viss pārmainās, ir jāapgūst jaunas prasmes. Ja? 21. gadsimts pārbagātība ar resursiem, ja, tik daudz un mainās un nāk klāt, ka jādomā, kā ar tām lietām tikt galā, gan kā izmantot klasē, gan mācīties pašiem, ja, ir šie te atvērtie tiešsaistes, jeb MOOC saucamie kursi, kur mēs varam mācīties dažādas lietas, un mēs esam nonākuši līdz tam, ka mums ir katram kabatā vietālrunis, kurš darbojas kā dators, kur mēs tiekam klāt, jebkam visās vietās varam mācīties vai atpūsties, arī meklējot dažādu veidu informāciju. Un, protams, šis te pēdējais jaunākais mākslīgais intelekts, kurš arī varētu domāt, kad ienācis mums salīdzinoši nesen. Kaut gan godīgi, ja skatās, tad tie 20. gadsimta 50. gadi bija cilvēki, kas jau par to domāja un tādas vīzijas realizēja. Un šobrīd tā vīzija ir realizējusies, bet arī nestāv uz vietas. Jo, ja mēs runājam par izaicinājumiem, tad viens izaicinājums, kā tas ir mākslīgais intelekts, tagad nevaram dot mājās rakstīt esejas, viņš visu izdara mūsu vietā, ja? Viņš iedod gatavu atbildi, līdz ar to man nav jāpiepūlās, un ja man kaut ko prasa, es varu pat neatcerēties, jo es neesmu iedziļinājusies. Bet šī gada jūlija beigas ChatGPT ir piedāvājis jau studiju mode, jeb mācīšanās režīmu, kur jūs varat uzdot šo te vaicājumu, un jūs sakat, ka jūs gribat studiju mode, un ko dod mākslīgais intelekts ārā, vai esat pamēģinājuši studiju mode režīmu? Nav neviens, ja? Iesaku pamēģiniet, viņš dod ārā. Es, piemēram, varu pateikt, ka es studiju modu gribu mācīties, nezinu, par zvaigznēm. Ja? Un pasaku, kurā līmenī. Un viņš man nevis dod atbildi, bet viņš man dod uzvedinošus jautājumus, testu ar atbilžu variantiem. Es ierakstu
atbildi, kā es domāju, kāds šis atbilžu variants būs, un viņš man sniedz atmienisko saiti, atkarībā no tā, vai man atbild pareizi vai nepareizi. Ja? Tātad, principā, jau ir aizgājis tas solītis tālāk, kad mākslīgo intelektu var sākt izmantot kā personalizētu mācīšanās mentoru, ja, kurš man sniedz to atbildi atkarībā no tā, kādā līmenī es darbojos. Ja. Līdz ar to, kas tur būs tālākā, mēs jau rīt sesijā dzirdējām, mēs visu laiku dzīvojam pārmaiņu laikmetā un grūti pateikt, kā tas aizies tālāk. Ja. Tad cilvēki par to sāka domāt 20. gadsimta 50. gados. Tas ir realizējies šobrīd, bet tas joprojām turpina attīstīties. Tas, ko Dats no rīta jau minēja, ja, tad mākslīgais intelekts mums piedāvā daudzas un dažādas iespējas, ja, un tad šī jaunā iespēja, kas ir parādījusies arī, kad mēs varam iegūt personalizētu mācību šo te mentoru, kuratoru, kurš dod skolēnam vai man atbildi, apmierinot manas vajadzības, ko es gribu uzzināt, ja, un piedāvājot man jaunu izaicinājumu, lai es varētu mācīties mazliet uz priekšu. Protams, tehnoloģijām attīstoties mainās ikdiena. Ja? Es uzlikšu dažas bildītes, jūs varat paši pie sevis paskatīties, kā ir, ja kādu no šīm te tagad izslēgtu ārā, bez kā mēs varētu iztikt, ja? Katrs pats. Tātad sazināšanās, sociālie tīkli, viedā māja, braucu mājās, uzlieku, kad man ieslēgsies, teiksim, apsildes režīms uz tādu temperatūru, ja? Neatrodoties mājās. Dažādi interneta veikali, maksāšanas iespējas, manis minētie mūki, tie tiešsaistes atvērtie kursi, kur mēs varam visu kaut ko mācīties, vietpulksteņi, cik soļus nostaigājam, cik kalorijas patērējam, cik tālu aizejam, vai dodamies ceļojumos paši, ja, un tad mums ir šī iespēja svešā vietā uzzināt, kur mums jānokļūst un kā tas izskatās. Ja, tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bez cik lietām no šīm jūs varētu iztikt? Bez 3. Ja? Bez kurām jūs noteikti vairs neiedomājaties, ka varētu iztikt? Navigācija, saziņa, un kas būtu 3? Jā, visādi veidi pakalpojumi. Ja. Citiem vārdiem sakot, attīstoties tehnoloģijām mainās ikdiena, un mēs vairs nevaram iedomāties, kā tas būtu, ja mums kaut kas no no tām 3 lietām mēs varētu atteikties. Bet tieši tāpat, attīstoties tehnoloģijām, mainās mācību vidi klasē. Ja, tātad mums ir informācijas pieejamība ļoti, ļoti plaša. Skolotājs loma jau kādu laiku atpakaļ mainījusies, ja, un uzsvers ir joprojām uz to, ka skolotājs būs procesa vadītājs un atbalstītājs un mēģinās atbalstīt skolēnus. Ja. Jo informāciju atrast mēs varam internetā, kādā veidā izklāstīt. Mēs varam paprasīt mākslīgam intelektam, lai izstāsta man, teiksim, 1. klases līmenī, 5. klases līmenī vai 7. klases līmenī. Ja. Pieeja līdz ar to arī automātiski mainās. Svarīgi ir tas, ka mums ir pieejamas šīs tehnoloģijas, lai mēs varētu visu šīs lietas nodrošināt. Ja? Un tātad tas, ko es jau minēju, mācību personalizācija, kad atkarībā no tā, kādas ir priekšzināšanas un vajadzības, kad mums ir dažādi rīki, kas mums palīdz mācīties. Tātad, skatoties dažādu valstu pētījumus, ko zinātnieki izceļ, ja, kādas iespējas tagad digitālās transformācijas rezultātā mums parādās. Tātad šī personalizācija, kā es minēju, atkarībā no priekšzināšanām, spējām, vajadzībām. Jauna pieredze, ko piedāvā tehnoloģijas. Ja? Tātad, ja mēs paskatāmies, piemēram, virtuālo vai paplašināto realitāti, sākās tur Pokemonus ķēre, ja? Tā tad varēja, bet arī izglītībā ir ļoti daudz iespējas, piemēram, uzliekot virtuālās realitātes brilles, mēs varam paceļot Saules sistēmā, paskatīties uz planētām no vienas otras puses. Vai bioloģijā, piemēram, paskatīties, kā tur asinsrites sistēma, kā tur tā sirds izskatās 3D formātā no visām pusēm, ko mēs normālos apstākļos tādu pieredzi iegūt nevaram. Tas, ko minēja arī jau no rīta, un tas, ko Ģirts uzsvēra, mums ir pieejami ļoti daudz dati, pateicoties tehnoloģijām, kurus mēs varam izmantot, analizējot, skatīties, kuram tad no skolēniem ir nepieciešams atbalsts un pieņemt lēmumus, kā labāk
darboties. Nu, un svarīgi, protams, ir arī sadarbība un komunikācija. Kā jūs arī minējāt, ka no šiem komunikācijas rīkiem mēs tā kā negribētu atteikties. Bet, protams, tam visam līdzi nāk izaicinājumi. Vērojot ļoti daudz stundas, var redzēt, ka nereti skolēniem piedāvātās aktivitātes ir informācijas meklēšana un prezentācija veidošana, kaut gan tās iespējas, ko darīt ar tehnoloģijām, var vairāk. Bet, protams, kāpēc tas tā notiek, jo parādās vēl kaut kādas papildus lietas, ja tā varētu teikt pēdiņās digitālā nevienlīdzība dažādās skolās. Ja mēs salīdzinām skolas, mums arī pieredzē liekot, kārtojot diagnostikas darbus datoros, ja, vienā skolā varbūt nav ierīces katram skolēnam, citā skolā ir tā, ka interneta nodrošinājums nav vienāds. Ja? 5 skolēniem notiek labi, bet ieslēdzam 2 klases, viss tīkls nevelk. Ja? Un tad pēc labākās gribas var darīt, ko gribu, bet uz priekšu mēs netiekam. Aktualizējies jautājums, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, par plaģiātu, ja, tad kādā veidā atšķirt to ir vai nav. Un kas vēl svarīgi, ko pētnieki arī uzsver, līdzsvars starp ekrānu reālo vidi. Ja? Tātad ir pētījumi, baigi forši man ir individuālais konsultants, mentors, kas man palīdz mācīties, bet ja skolēns to dara tikai ar to, tad viņš neattīsta sadarbības prasmes, ja, un viņš nemāk vienkārši ar cilvēkiem vairs runāt. Un varbūt, ka jūs paskatīsieties klasē, jūs arī atradīsiet tādus jauniešus, kas vienkārši ir aizgājuši ļoti, ļoti tajā digitālajā vidē. Līdz ar to tas jautājums, vai digitālās tehnoloģijas klasē ir iespējas vai izaicinājums, nu, droši vien jāmeklē tas zelta vidusceļš, bet, protams, to nosaka arī tas, kādi mums ir tātad apstākļi konkrētā klasē, konkrētā skolā, un runājot par risinājumiem, ja sliktiem risinājumiem, vienādības zīme par to atbalstu, ja, ka ir daudzas lietas, kas skolotājiem palīdzētu tikt galā un saprast, ka viņš grib būt tajā iespēju pusē un izmantot tās iespējas, lai tiktu uz priekšu. Ja? Bet nu, kaut vai neskriešu pāri visiem, kaut vai tā elementārā lieta kā infrastruktūras izlīdzināšana, lai katram skolēnam neatkarīgi no tā, viņš ir lielā pilsētā vai varbūt laukos, vai lielā skolā vai mazā skolā, ja, nu, ka viņam būtu tā iespēja, ka viņam ir tā ierīce, ar kuru darboties, un ka viņam ir normāls interneta ātrums, nevis skolotājiem jādomā, kā tad mēs tur ar šo lietu varam tikt uz priekšu. Šodien atkal nekas neiet, man vajag plāniņu B. Ja, tātad, skatoties uz laiku, šeit arī tad es teikšu, kā saka, paldies. Paldies, Inese. Varbūt jums ir kādi jautājumi vai komentārs par to, ko jūs tikko dzirdējāt. Vienam tieši ir laiks. Paldies. Labi. Tad nākamo es aicinu Lienu. Liena Hadžatriāna ir Latvijas Universitātes psiholoģijas doktore, un pēdējā laikā viņa pēta tieši skolēnu problēmu risināšanas prasmes, pašvadības prasmes un kognitīvā spēju novērtēšanu. Es to jums atlikšu. Jā, paldies. Jā, tad mūžīgi aktuālais jautājums, kāpēc ir svarīgi skolēniem mācīt, spriest un domāt. Un, domāju, tas jautājums diezgan retorisks, kāpēc tas vispār varētu nebūt svarīgi, vai ne? Lasot Mārča Auziņa profesora grāmatu, nesen es izlasīju, ka viņš saka tā, ka pirmais ir zināšanas, tad ir zināšanas jomā, tad ir prasmes šīs zināšanas pielietot, un prasme domāt ir visu prasmu un zināšanu kvintesence, respektīvi tas lielais mērķis. Bet tas papildu jautājums, ko es gribēju šodien pielikt, ir īstenībā, kā saprast, vai skolēns spriež un domā. Jo nu, tas pirmais retoriskais jautājums jau mums būtu diezgan skaidrs. Viena lieta arī, par ko Inese nedaudz pieminēja, un kas pēc būtības ir svarīgi, ka tieši šobrīd digitālajā laikmetā mums vēl būtiskāk kļūst
tās prasme pašiem spriest un labi spriest. Nu tā. Jūs kā skolotāji, tad, pēc kā jūs izsacinat vai pēc kā jūs saprotat, ka skolēns ir vai nav domājis labi, spriedis labi, analizējis, izvērtējis kaut ko? Kādas tās pirmās domas, kas jums nāk prātā? Noformulējis domu. Pamatots, tas kaut kāds pamatojums, ja? Spēja sarunāties, skaidrot. Lūk, pie kā mēs virzamies, domājot par šo jautājumu. Viena būtiska lieta, kas nāk no psiholoģijas, ka domāšana ir mentāls process, un domāšanu kā pašu par sevi mēs neredzam. Un te mums nāk tas izaicinājums, ka mums vajag definēt to, ko tad mēs varam redzēt vai novērtēt, kas ir īpaši būtiski skolā, jo skolā mums ir viens no pamatuzdevumiem arī tomēr vērtēt skolēnu, saprast to viņu sniegumu. Un te mēs nonākam pie tā, ka mums paralēli tās domāšanai par šo domāšanu un kā to attīstīt un kā attīstīt spriešanu, paralēli tam ir svarīgi, ka mēs spējam definēt, kas ir tas spriešanas produkts, jeb tas gala iznākums, ko mēs no tā skolēna sagaidām. Un šeit vienkārši tā definīcija augšā, kas ir ielikta no psiholoģijas, ko jūs te pamanat tādu vienu maza nianse, varbūt jūs nepamanat uzreiz, un tam tur arī nebūtu jābūt. Psihologi mēs, kognitīvo zinātņu pētnieki un pasniedzēji, nedomā par domāšanu un spriešanu konkrētā mācību jomā. Te ir tā lielā atšķirība. Tad, kad es definēju konkrētas spriešanas darbības vai kas tā skolēna prātā notiek, es nedomāju par to, kā viņš spriež tieši matemātikā vai kā viņš spriež tieši vēsturē vai citā kādā mācību priekšmetā. Mēs domājam tā kā šajās kopsakarībās, un tad tas kopdarbs ar maniem kolēģiem Starpnozaru izglītības inovāciju centrā, kas ir jomu speciālisti, ir tad tālāk definēt jau, kā tad šī spriešana notiek katrā mācību jomā. Lūk. Tad, svarīga lieta saprast, kas ir tas produkts, ko mēs no skolēna sagaidām, lai saprastu, tad viņš spriedis labi vai viņš nav spriedis. Tad mums te ir tā spriešana. Vai jums tagad ir viegli izdomāt tādu skaidri definētu labu produktu šim spriešanas process? Tas būtu tas produkts, tā kā. Okay. Labi, tad pieņemsim, es tagad teiktu, spriešana matemātikā. Ir tāds skaidrs produkts uzreiz gatavs. Daži tādas skaidras atbildes nav, nenolasu. Un, tā arī ir, jā, ir ļoti laba tā atbilde, kas tā kā vērsta uz to vispārīgu spriešanas domāšanu par to, ko nozīmē spriešana. Bet te ir tas joks lielais, ka kamēr mēs par to domājam ļoti abstrakt un šajos lielajos burbuļos, lielajos jēdzienos, skolēna kritiskā domāšana, domāšanas prasmju attīstības, spriestspējīgs skolēns, tas mums vēl neko nepasaka par to konkrēti, kā tad nonāk līdz tam, ka mēs šo prasmi varam skolēnam attīstīt. Un šis ir tas arī, kas saskaņot ar Rīta prezentācijām par to mērķu kaskadēšanu, arī tā satura kaskadēšanu tālāk. Ja mēs to spriešanu jau sadalām konkrētāk, piemēram, analizēšanas prasme, novērtēšanas vai sintezēšanas, ja pārradīšanas, tā kā informācijas radīšanas prasme, ja par šo, piemēram, es pajautātu, kāds varētu būt spriešanas produkts, piemēram, analizēšanai matemātikā, ir tā kā nedaudz vieglāk, jo jums domāt, vai savā mācību priekšmetā katrs par sevi padomā. Tas kļūst nedaudz vieglāk, jo salīdzinot ar to vispārīgo lielo burbuli spriešanu. Tas kļūst jau nedaudz vieglāk, bet tas mums tā kā nepadara to visu vēl tā kā pilnībā atvieglotu, kamēr mēs neizķidājam un nesadalām vēl šo te lielo spriešanas abstrakto terminu, kuram tādam arī ir jābūt. Spriešana ir ļoti vispārīgs jēdziens, kas ietver ļoti daudz ko. Līdz ar to mums ir svarīgi, ka mēs tā kā to spriešanas prasmi, to procesu sadalām vēl sīkāk,
izķidājam līdz tam, kad mēs nonākam pie tā, kādas prāta darbības, ja tā mentālā darbība, ko tas skolēns savā prātā reāli dara tajā brīdī, kad mēs sakam, lūdzu, analizē to un to. Tas ir tā kā ļoti vispārīgi, un tad mums svarīgi saprast, ko tad mēs īsti no viņa gribam. Nu, lūk, ja mēs šos spriešanas procesu sadalam sīkāk, mums ir vieglāk nonākt pie jau konkrēta produkta, ko mēs no skolēna gaidam, lai saprastu, viņš ir izpildījis šo mūsu uzdevumu, vai tā spriešana ir notikusi. Nu, piemēram, šeit jau jēgpilna sadalīšana, kas ir analīzes būtība, sadalīšana elementos, ja pamata elementos, un saprast, kā viņi savā starpā iedarbojas. Sadalīšana kaut kā, kur notiek analīze. Ja mēs domājam par šādu to mazo procesu, jeb kognitīvo tādu mentālo prāta aktivitāti, jums būtu jau tagad kāds piemērs, kas nāk prātā, kur tas varētu izpausties jūsu mācību priekšmetā kādā, kur mēs prasam, uzdodam šo te uzdevumu, kur kaut kas ir jāsadala. Tā kā jau vairāk kaut kur redzam māju ar galvu, tik vienkārši piemērs. Ja jūs šādu uzdodat, tur nav nekāda augstākā matemātika, skaitļi ir, lielākais cipars ir 8. Bet kam te ir jānotiek, lai šo uzdevumu atrisinātu no šīm te prāta darbībām? Varat padomāt pirmās asociācijas, kam? Jā, darbības secība, bet lai to saprastu, kas mums ir jāizdara, kas skolēnam ir jādara savā prātā ar šo te visu tā kā vienkārši rindu ar simboliem, kas tur ir uzskaitīta. Jā, tas pirmais ir, ka mums ir prātā jāsadala, un tā ir tā analīze. Lūdzu, izanalizē, saproti, kas tev būs jādara kādā secībā. Jo te ir, tie, kas ir matemātiķi, tie noteikti ļoti labi saprot, ka tur ir kaut kāda noteikta secība, kādā mēs šo risinam, kā mēs saprotam, kādas tur reāli ir daļas tajā vienādojumā, lai viņu atrisinātu. Kas tagad nevar paņemt, piemēram, 2 reiz 8, tur taču ir kaut kāda iekava arī pa vidu, un viņi ir jāņem vērā. Un šis ir tas moments, kur sajūdzas mums kopā tā kognitīvā psiholoģija, tas, kas notiek prātā jau ar jomas zināšanām un to, kādas ir procedūras un kādas ir zināšanas katrā konkrētajā jomā jau. Un mēs nevaram tagad viens bez otra iztikt, lai skolēns labi iemācītos spriest, piemēram, matemātiku vai vēsturi vai kādā citā stundā. Lūk. Bet tas nākamais izaicinājums ir, kā viss šis te nosauktais, visas šīs prasmes, spriešanas procesi, kā tie izpaužas dažādos mācību priekšmetos, dažādās mācību jomās. Un šis ir tas, kur no psiholoģijas zinātnes jums nepateiks precīzu atbildi. Te ir tā kopdarbība ar mācību jomu speciālistiem, ka mēs kopā izdomājam. Tad šādā mums mācību jomā ir vairāk tāds process, un tas produkts sagaidāmais ir attiecīgi pretīcīts. Un tas nākamais lielākais tālāk izaicinājums ir, kā saprast tās pārklāšanās zonas, starp mācību priekšmetiem, lai mēs šīs skolēnam spriešanas prasmes mācītu nevis tā sadrumstalot un fragmentāri, bet padziļināti, atsaucoties uz to, ka tu šajā matemātikas piemērā tu analizēji, tu mēģināji saprast, kādas ir daļas starp šīm te vienībām, kas tur atrodas. Līdzīgi tagad to arī manā latviešu valodā, to arī mēs analizējam, mēs sadalām to teikumu, kādas ir teikuma daļas. Prātā tā darbība notiek viena un tā pati sadalīšana. Šeit ļoti sarežģīta schēma, bet šeit mēs mēģinājām ar kolēģiem kopā, velkot kopā visu to, ko zina psiholoģija par domāšanu un spriešanu un no joma perspektīvas skatoties, piedāvāt tos konkrētos elementus, kas tad ir tie spriešanas produkti, jeb tas, ko mēs no skolēna sagaidam, tad, kad mēs viņam lūdzam darīt konkrētu lietu, piemēram, šo sadalīšanu vai secinājumu izdarīšanu par cēloņu seku sakarībām vai pārradīšanu, modelēšanu, piemēram, interpretēšanu un citas.
Lūk, šis raksts ir arī publicēts brīvpieejā pieejams, bet, ja jums kādam ir dziļāk interesi iepazīties detalizētāk, jūs varat man arī pēc tam uzrakstīt. Un tā doma, kas no šī visa nāk ārā, tā galvenā ideja ir tāda, ka, lai mēs virzītos uz to lielo abstrakto mērķi, tas domājošais, kritiski domājošais, spriestspējīgais skolēns, kurš ir attīstījis spriešanas prasmes un spēja patstāvīgi spriest, mēs nevaram pie tā nonākt, ja mēs nefokusējamies tieši uz tiem mazajiem elementiem. Un šis savā ziņā ir kā atvieglojums arī. Iedomājieties, ja jums tagad uzdotu, kad jums nākamās nedēļas laikā ir mērķis jums kā skolotājiem attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes. Jums tā kā būtu tāds ļoti skaidrs uzreiz. Šis ir par to lielo burbuli, to burbulis spriešana. Ja mēs paņemam tos mazos elementus, ka mēs varam fokusēties uz vienu, piemēram, spēju kategorizēt, spēju tiešām saprast cēloņu seku sakarības dažādās jomās. Un galvenais, ka skolēns apzinās un ka viņam tiek skaidri pateikts, ka tagad mēs darām to un to. Šis ir tas moments, kas viņam to prasmi palīdz padziļinātāk apgūt. Ka viņš pats ir apzinājies, ka es tagad daru to, un es arī citā jomā daru to, un es esmu spējīgs spriest. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, tad arī varētu atbildēt vai komentāri. Man ir jautājums, kā ir ar skolēna personīgo analīzi? Tu minēji, ka piemēram, tas matemātikas uzdevums, tur ir noteikta secība, viņam tagad ir jāizanalizē kādā secībā, jo ir noteikta secība. Bet viņš ir izdomājis savu. Tā ir īstenībā spriešana un analīze. Vai tur ir kaut kādi, kā pedagogs es to, cik daudz es akceptēju, cik daudz es iejaucos viņa domāšanas, varbūt viņam ir cits ceļš un es mēģinu savu pastāstīt. Jā, šis ir tāds koks ar diviem galiem, ka ir tās individuālās tas skatījums, un man liekas, tas ļoti labi, bet mums vienmēr ir katrā jomā, jūs esat jomu speciālisti, un katrā jomā ir kaut kādas pamatzināšanas, pamatprocedūras, kuras ir jāapgūst un bez kurām reāli nevar. Un tas neizslēdz to, ka var nonākt dažādos ceļos pie pareizā atrisinājuma. Un šis ir tas klupšanas akmens, kur noteikti nevajadzētu pārprast kaut kādu šo moderno pieeju izglītībā, ka mums ir dažādas pareizās atbildes iespējamas, mēs par visu diskutējam un draudzīgi apspriežam. Nē, ir ļoti daudzās lietās ir viena pareizā atbilde, un reāli tā pareizā lieta ir jūs esat skolotājs, un tā ir tā jūsu kompetence pateikt. Cieņpilni pateikt, ka šis ir pareizi, bet kad vieglāk ir vienmēr darīt kaut kādā noteiktā veidā, kur jomas speciālisti ir izbūrušies jau cauri tam gadu desmitiem un sapratuši to metodiku, kā kaut ko labāk iemācīties, kā to darīt vieglāk varbūt. Satvainošos, aicinu jūs pajautāt pēc sesijas, labi? Mums jālaiž priekš. Mums ir laiks. Atvainojos. Paldies. Bet man šķiet, ka Laura, tavs jautājums brīnišķīgi arī aizved uz manu prezentāciju, jo tas ir saistīts ar skolēna motivāciju, ko skolotājs izdara šādā situācijā, ja esmu izdomājis savu ģeniālo veidu, kā atrisināt kaut ko, un man skolotājs pasaka nē. Vai kā viņš man pasaka nē, vai kā viņš tiek galā ar to situāciju, tas ir tiešā veidā saistīts ar to, kā viņš pēc tam gribēs vai negribēs piedalīties matemātikas stundās. Jo mana tēma ir, kā mācīt, lai sekmētu motivāciju mācīties. Un man gribās teikt, ka šobrīd motivācija kļūst vēl svarīgāka nekā līdz šim izglītībā. Kādēļ? Mans arguments ir kombinētā mācīšanās, ka neizbēgama nākotne katram skolēnam ir tāda, ka viņam kādā brīdī būs patstāvīgi jāmācās mājās digitāli vai nedigitāli. Katrā ziņā neizbēgama nākotne ir tas blended learning, kombinētā mācīšanās, un tādā veidā mācoties ir jāspēj sevi motivēt daudz vairāk nekā klasē, kur ir tas skolotājs, kuram ir visādi gan jēdzīgi, gan netik jēdzīgi rīki, kā pierunāt skolēnus mācīties. Un nonāc pie tiem rīkiem. Šajā, domājot par motivāciju, vēl joprojām valda ļoti daudz gan korektu, gan atžgānu priekšstatu par to, kas motivē skolēnu. Tagad es aicinu jūs
pusminūti padomāt, kas jums nāk prātā, domājot par motivāciju. Varētu būt pusminūte. Tagad kā popkorns uz pannas, kad sprākst, tad vienkārši sprākst. Sakat, kas jums nāca prātā? Sadzirdējuši visus. Izdošanās, interesanti. Rezultāts. Vēlreiz lūdzu. Katram savs. Kaut kas tāds, ja, ka katram savs. Šeit bija personīga interese arī. Tā kā sanāk katram savs. Ja? Jēga, nākotne. Balva. Atzīme. Super. Man ļoti patīk šī atbilde, jo tas man tā skaisti aiziet tālāk uz manu stāstu. Jo bieži vien praksē skolotājiem, viņam tajā brīdī vajag to konkrēto lietu dabūt tajā skolēnā iekšā. Viņš izmanto visus tādus paņēmienus, varbūt nedomājot par tālējošām sekām, bet viņam vajag tagad to rezultātu, tagad to atzīmi, tagad lai ir. Un es tad visādos veidos panākšu, ka viņš iemācās. Tipiski būtu karināt deguna galā atzīmi kā burkānu un teikt, ja tu šito nedarīsi, būs slikta atzīme. Ja tu šito darīsi, būs laba atzīme. Un tam līdzīgi. Lai gan pētniecībā jau sen ir pierādīts, ka tie skolēni, kuri mācās atzīmei, tie mācās virspusējāk, šaurāk, ar daudz mazāku interesi, ar daudz mazāku radošumu un daudz biežāk blēdās. Un iztērē savu enerģiju, ko varētu iztērēt mācoties, lai izliktos, ka mācās vai izliktos, ka zina. Un tas tad mani noved pie tā, kas tad ir vajadzīgs katrā klasē, kas nav saistīts ar individuālu mana motivāciju vai individuālu mana interese, kas katrā stundā palīdz saglabāt skolēnu motivāciju. Tas nav mans izgudrojums, ir Rajens un Decī pašnoteikšanās teorija. Un tad skolēnam, un patiesībā jums visiem arī vajag, lai būtu motivēti, jums vajag justies autonomiem, justies kompetentiem un justies piederīgiem. Un tā vajadzība pēc autonomijas nozīmē to, ka ienākot klasē, es zinu, ko es te darīšu, kāds ir mērķis, kāds būs process. To esmu nosaukusi par caurspīdīgumu, ka mēs zinām, kas te notiks. Un otra lieta, par ko mums trūkst izglītības jomā esošajiem zināšanas, jo šis nav bieži dzirdēts, taču šī teorija ir nosaukta pašnoteikšanās teorija par godu tam, cik svarīgi katram individam ir justies autonomam. Un tajā brīdī, kad es jūtu, ka man te ir kaut kāda teikšana, es būšu vairāk motivēts. Protams, ja mēs pēkšņi iemetam skolēnu, ka viņam ir absolūta autonomija, viņš nespēja tādā izdzīvot, jo viņam nav pieredzes, bet mums vajag kaut kādas nelielas vismaz izvēles iespējas stundā, sajūtu, ka es te esmu noteicējis, lai es būtu motivēts. Un atkārtošos, tas nav par personīgajām interesēm. Un kā tas varētu izskatīties stundā? Tie piemēri nāk no 24. gada pētījuma, kur milzīga pētnieku grupa izpētīja, kā konkrētas skolotāja rīcības pozitīvi vai negatīvi ietekmē skolēnu motivāciju. Tad piemēri par to, kā var veicināt autonomijas izjūtu klasē. Izvēlies. Izvēlies, kādā secībā tu pildīsi, izvēlies, kuru uzdevumu tu pildīsi, izvēlies, vai tu darīsi viens vai divatā, protams, pielāgojot šīs izvēles vajadzībām jūsu. Un sākumā, kā es saku skolotājiem, tā var būt ilūzija par izvēli. Varbūt viņiem tāpat visi tie uzdevumi būs jāizpilda. Bet ar laiku mēs varam paši kļūt drosmīgāki un iedot arī īstas izvēles. Tas dzeltenais ir pozitīvi ietekmē, tas oranžīgais ir negatīvi. Tad arī skolotāja valoda ļoti daudz palīdz vai traucē man justies motivētam. Tas nozīmē, ka man ir, es teikšu, pamēģini tā, vai es darīju šitā, man strādāja. Tā vietā teikt, ir jādara tā. Atkal, protams, nevienmēr es varu izvairīties no ir jādara tā,
bet skatāmies pēc situācijas. Un ir katrai no šīm vajadzībām ir piemēri praksē, ko var atrast, izlasīt un nomērīt. Tikai mums pašiem tas jāmācās un skolotājiem jāmāca. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs mēģinājām šo te pašnoteikšanas teoriju operacionalizēt. Tad padarīt izmērāmu klasē no tiem datiem, kas mums ir pieejami. Un šito mēs laižam pāri. Un tas, ko mēs ieraudzījām klasē, ir tā. Tad mēs izvirzījām 6 kritērijus. Katram no kritērijiem tad ir kaut kādas robežas sniegums, kas ir jāsniedz, lai varētu apgalvot, ja skolotājs rīkojas šādi, tad ir lielāka iespēja, ka šajā stundā skolēns uzturēs savu motivāciju. Tad bija 6 kritēriji ar konkrētiem snieguma līmeņiem. Un pateikt to, cik kritērijiem būtu jāizpildās, lai šī ir tāda droša vide, kurā skolēns būs motivēts, ir grūti, bet es diezgan droši varu pateikt, ka no 2 ir par maz. Ja man ir 6, kas noklāja visas šīs vajadzības, 2 ir par maz. Vai ar 5 pietiek, vai ar 4, to es nevaru apgalvot. Bet tas, ko mēs redzam šajā grafikā, ir, ka lielākajai daļā mācību stundu netiek līdz 3 kritērijiem. Tātad šobrīd tās mācību stundas, iespējams tāpēc, ka mums trūkst zināšana par to, kā to darīt, nav tādas, kurās skolēni justos droši kļūdīties, mēģināt, eksperimentēt un tam līdzīgi. Es parādīšu arī, kāds izskatās pa priekšmetiem, taču šī ir vēl diezgan maza kopa. Tās ir zem 100 stundām. Līdz ar to tas nav vispārīgs kāds secinājums. Taču šajā kopā latviešu valodas skolotājiem, latviešu valodas literatūras skolotājiem ir izdevies veidot tādu vidi, kurā būs drošāk un veiksmīgāk mācīties. Es sadalīju arī pēc tiem kritērijiem, un es gribu izcelt vienu, kas ir ļoti būtisks. Pie vajadzības pēc kompetences skolēnam ir nepieciešams sajūt, ka viņš var izaugt, ka viņš ir spējīgs kļūt labāks. Un tam ir nepieciešama kvalitatīva atgriezniskā saite. Un atgriezniskā saite ir šeit. Lielākajā daļā mācību stundu skolēns nesaņem atbildi uz jautājumiem, ko es zinu, ko es protu, un vēl mazāk mācību stundās skolēns saņem atbildes, ko man darīt, lai es prastu. Ir ļoti daudz stundas, kurās viņi saņem atbildes jautājumiem, vai man ir pareizi, vai man ir nepareizi, bet ar to nepietiek. Tā kā tas ir tas, ko es gribētu izcelt. Un vēl viena lieta, kas mani liekas tāds pētnieciskā interese, ir šeit, kad dabazinību stundās skolēni reti saņem jautājumus, kāpēc man šis ir jāmācās. Laikam man šķiet, ka tieši dabaszinībās uz to būtu visvienkāršāk atbildēt. Ja salīdzinām ar matemātiku, piemēram. Kā arī tā motivējošā vide. Šeit ir apkopots tas, cik droši ir kļūdīties, kā skolēns sarunājas skolēniem, vai viņš viņus rāja, vai viņš ir gana adekvāts. Un šeit jūs redzat, viens stabiņš ir stipri zemāks. Un tā ir matemātika. Un tas man saistās ar arī starptautisku pētījumu datiem, piemēram, 4. klases tīmas rezultātiem, kur Latvijas skolēniem, lai gan viņiem ir stipri virs vidējā sniegums, viņiem ir stipri zem vidējā pārliecība par savām spējām matemātikā un patika pret matemātiku. Līdz ar to mums noteikti visiem kopā ir jāpiešķir lielāka vērtība, domājot par to, kā skolēns stundā jūtās, un kopīgi jāmācās veidot tādu vidi stundās, kurās es varu būt motivēts. Paldies! Viens jautājums no jums man. Manā pētījumā tāds nav, bet pasaulē tādi pētījumi ir. Tur ir tāds faktors kā skolotāja entuziasms par priekšmetu vai skolotāja entuziasms, ka tas ietekmē to, cik skolēni būs pretim nākoši. Bet vēl viena lieta, ko jūs man likāt aizdomāties, mēs bieži karinām birkas skolēniem.
Es atļaušos, ja? Es jūs pazīstu, tāpēc. Nu, re, kur ir tāds, nu, šitam neiet parasti, ja? Un šitā ir gudrīte. Ja? Un patiesībā tad ar to gudrīti es ikdienā tādus mikro lietas daru citādāk. Es, piemēram, uzdošu jautājumu, es Inārai ļaušu daudz ilgāk padomāt, pirms viņa sniedz atbildi, nekā Ilze. Jo zināju, man liekas, ka Ilze nevarēs atbildēt. Es uzdošu un uzreiz ķeršos pie kāda cita. Bet Inārai es atļaušu padomāt un atbildēt. Un līdz ar to ikdienā tas maina to, kā es mācos. Un bija šāds pētījums, kur skolotājiem atnāk jauna klase. Nu, piemēram, jūs esat man jaunā klase. Un pētnieki pateica, šis, tas un tas ir ārkārtīgi apdāvināti, viņiem būs lielākā izaugsme šajā mācību gadā. Un pēc gada nomērīja, un viņiem tiešām pret viņu sākuma sniegumu bija lielāka izaugsme nekā pārējiem klases biedriem. Bet tie bija random, nejaušā kārtā izvēlēti bērni. Tātad skolotāja uzskatu maina to, kā viņš māca to konkrēto skolēnu. Paldies. Tagad es aicinu savu tuvāko kolēģi, kur mēs paralēli visu laiku meklējam un pētam. Marta Mikīta, viņa pēta matemātisko pratību un tās vērtēšanu. Pareizi? Šitais arī derēs, ja? Paldies. Paldies, bija tik interesanti, ka es aizmirsu uztraukties. Bet, jā, par rēķinpratību divi svarīgi jautājumi. Kāpēc ir svarīga rēķinpratība un kāpēc ir svarīga tās diagnostika un ko rāda tās diagnostika? Ienākot tehnoloģijām un palielinoties tam informācijas apjomam, kas mums visu laiku krīt virsū no visām pusēm, mainās arī tas, ko mēs sagaidām no skolu beidzējiem attiecībā pret matemātikas izglītību. Jo otrajā plānā aizbīdās mehāniskas algoritmu veikšanas, jo tās mūsu vietā var izdarīt ļoti daudz rīki, un šie rīki paliek arvien vairāk, taču priekšplānā izvirzās spēja saprast un kritiski izvērtēt informāciju, risināt problēmas, spriest matemātiski un pieņemt lēmumus, datos pamatotus lēmumus. Un tad rēķinpratība ir spēja efektīvi lietot matemātiku dažādos kontekstos. Un šeit ir viens no visbiežāk populārākajiem, visbiežāk lietotajiem modeļiem runājot par rēķinpratību. Un, protams, nekur nepazūd matemātikas zināšanas, kas ir problēma risināšana, dziļa konceptu izpratne un matemātiskās prasmes, taču tā kombinējās ar rīkiem, caur kuriem mēs tās izmantojam ar manām personiskajām attieksmēm, īpašībām, ticību sev un ticību matemātikai, un tam pa vidu ir dažādie konteksti. Un otrs jēdziens, kas bieži ir lietots saistībā ar OECD PISA pētījumu, ir matemātiskā pratība. Un, ja zinātniski skatās uz viņiem, tur var atrast atšķirības definīcijās un modeļos, bet, ja tā praktiski no skolēna viedokļa, tas ir viens un tas pats. Tas ir par to, kā mēs varam izmantot jēdzīgi, jēgpilni pēc būtības matemātiku ikdienā. Un tas ir svarīgi individuālā līmenī, un tas ir svarīgi nacionālā un sabiedrības līmenī. Jo individuālā līmenī tas man palīdz pieņemt pamatotus lēmumus, kas ir saistīti ar manu ģimenes budžetu vai pieņemt lēmumus saistībā ar veselību. Tas veicina kritisko domāšanu, spēju risināt problēmas. Un individuālā līmenī ir pierādīts, ka augstāks matemātiskās pratības līmenis ir saistīts arī ar augstākiem ienākumiem. Un nacionālā un sabiedrības līmenī tas ir tā ir darba spēka kopumā gatavība konkurēt globāli, un otrs tā ir sabiedrības spēja piedalīties demokrātiskos procesos, pieņemt pamatotus lēmumus, balstītus uz faktiem. Un ko tad par rēķinpratības izglītību nosaka dokumenti Nacionālajā attīstības plānā? Viens no mērķiem ir uzlabot skolēnu prasmes matemātikā, lai viņi būtu gatavi startēt šajās nākotnes profesijās.
Tas ir arī noteikts jomas standartā, un kā rezultatīvais rādītājs šim mērķim ir Latvijas skolēnu sniegums PISA pētījumā. Bet ko tad rāda tie jaunākie rezultāti, kāda ir realitāte? Kā joprojām 6,4% Latvijas skolēnu demonstrē augstāko sniegumu, kas atšķirās no tā, kas ir tajā mērķī un kas ir arī zem OECD vidējā, un 22,2% Latvijas skolēnu demonstrē ļoti zemu sniegumu matemātikā, kas patiesībā ieliek 5. daļu mūsu skolēnu riska grupā par to, kāda būs viņu nākotne. Un starptautisko pētījumu dati ļauj izvirzīt šādus mērķus un spriest par izglītības sistēmu kopumā, bet viņi īstenībā nedod informāciju, lai varētu tiešām palīdzēt klasē un palīdzētu uzlabot mācīšanos. Un tāpēc ir svarīgi izveidot sistēmisku vērtēšanas pieeju, kurā var iegūt datus par skolēnu sniegumu dažādos izglītības sistēmas līmeņos. Ar to es domāju pašvaldības, skolas, skolēna, klases, skolotāja, lai šo informāciju pārvērstu rīcībās, kas tiešām uzlabo mācību procesu un kas palīdz skolēniem apgūt matemātisko pratību labāk. Tāpēc arī mēs Starpnozaru izglītības inovāciju centrā valsts pētījuma programmas projektā esam pievērsušies šādas sistēmas izveidei un sadarbībā ar mūsu brīnišķīgiem partneriem LMT mums ir bijusi iespēja izvērst šo projektu plašumā un, piemēram, 4. klases diagnosticējošo darbu veica skolēni 5 pašvaldībās, veica šo darbu digitāli. Izmantošu brīdi, pateikšu milzīgu paldies visiem iesaistītajiem, jo izaicinājums bija ļoti nopietns. Un nedaudz par pašu testu, ar ko tas varbūt atšķirās no kaut kādas ierastās prakses. Tajā bija matemātikas un rēķinpratības uzdevumi ar atšķirīgu izziņas darbības līmeni. Tas nozīmē, ka pietiekošā skaitā tika ietverti arī uzdevumi, kas ļauj novērtēt to skolēnu matemātiskās pratības līmeni, kuru tas rezultāts ir augstāks. Un tas nav par to, ka rezultāti ir ļoti zemi, vai kā tas ir par to, ka šādiem uzdevumiem ir jābūt, lai mēs redzētu arī tos skolēnus. Un jā, beigās saskaitot kopā testā piedalījās vairāk kā 2000 skolēni, un tie rezultāti rāda, ka mums ir izdevies izveidot testu, kas atbilst labās vērtēšanas praksē, kur tas vidējais tā arī ir ap tiem 50%, un mēs esam ieraudzījuši, sīkāk analizējot datus, kur tad apstājās arī tie spējīgākie skolēni. Jo arī viņi ir pelnījuši tikpat īpašu attieksmi, kā mēs esam pieraduši šeit histogrammas otrā galā veltīt. Īstenībā arī tas augstais gals ir pelnījis īpašu atbalstu. Un tātad, protams, tas bija saistīts ar izaicinājumiem no mūsu puses. Protams, nodrošināt sistēmas darbību, un arī no skolām mēs saņēmām ziņas par to, ka ir grūti nodrošināt tātad interneta pieslēgumu, lai visi skolēni reizē varētu pieslēgties testam. It īpaši šādas problēmas bija lielākās skolās ar ļoti daudz paralēlu klasēm un daudz skolēniem. Un līdz ar to šāda jauninājuma ieviešana radīja stresu, trauksmi skolēniem un skolotājiem. Tā kā vēlreiz paldies visiem par iesaistīšanos, tā tas bija. Bet ne tikai digitālā testa norise radīja tos satraukumus, bet arī šie augstākā līmeņa uzdevumi. Jo, ja, piemēram, mēs tā iedomājamies klasi, kurā ir 5-10 skolēni, viņiem ir visu laiku ļoti labi rezultāti. Bet pretī ir PISA, kur ir 6,4%
procenti Latvijas skolēni ar to augsto sniegumu, kas īstenībā ir 6-7 skolēni no 100. Tad tur rodās tā nesakritība ar to, kā mēs esam pieraduši, un tas ir tāds izaicinājums, jā, ar ko ir jāstrādā, bet tas nav par to, ka mēs gribam kādam pateikt, ka kāds kaut ko dara slikti, bet tas ir par tiem labajiem bērniem. Un tad pavisam īsi daži secinājumi. Tad, pirmais par to, ka būtu svarīgi paplašināt to mācību procesu matemātikas stundās, iekļaujot tos reālās dzīves uzdevumus, lai mēs tiem bērniem, tiem jauniešiem skolās nodrošinātu to labo nākotni, lai mēs viņus nepakļaujam riskam nespēt kaut ko izdarīt. Otra lieta par sadarbību un par to, cik tas ir svarīgi ieviešot jebkuru jauninājumu. Un mums ļoti paveicās ar partneriem, kas mums palīdzēja ar šo tikt galā, ar ko mēs ejam tālāk šo ceļu, arī projektu turpinot. Un tā sadarbība, man liekas, joprojām bija un joprojām ir tā atslēga, lai tas varētu notikt. Paldies! Kāds jautājums Martai? Daudz ko domāt. Nākamo es aicināšu Lauru, kura ir Latvijas Universitātes doktorante. Šis man jālasa, ko viņa pēta. Specializējas tekstpratības un pluritekstpratības pētniecībā, akcentējot multimodālu tekstu izpratni un lietojumu izglītībā. Es domāju, ka dažas vārds mums iztulkosi drīz, vai ne? Man likās, jā, tā diezgan atkal tādas lietas notika, kas man likās ļoti sasaucās ar to, par ko man jārunā. Tikko Marta teica, visiem bija tāds stress, jo viss notika digitāli. Un es runāšu par tekstpratīvu digitālajā laikmetā. Kam bija stress, kāpēc? Kāpēc ir stress? Kas ir tie izaicinājumi? Ja? Un otra lieta, Ilze pašā sākumā teica, ka viņai dēls bija. Gāja, ieskrēja vīrietī ar grāmatu rokā. Es arī esmu, kā Zana Druvena mūs sauc, poligrāfijas laikmeta cilvēks. Un es arī gāju pa iela grāmatu, bet es neveiksmīgāks ieskrēju stabā. Bet līdz ar to man ir tāda iekšēja pārliecība, un šeit manas paudzes cilvēkiem ir vispār tāda iekšēja pārliecība, ka man ir tekstpratība. Es diezgan daudz esmu lasījusi, man tiešām attīstīta prasme ir tekstpratība. Es atļaušos nolasīt un pieminēju, jā, es esmu doktorante, 1. kursu šogad, un nākošu gadu būšu 2. Nolasīšu ziņu, kas mums pienāca. Un man ir jautājums jums, kā jūs domājat, kādu datumu es atzīmēju kalendārā? Ziņa. Doktoranti informēja, ka atestācija plānojas 11. septembrī attālināt. Informatīvais seminārs 2. 3. kursam 18. septembrī. Kā jūs domājat, kur datumu es atzīmēju sev kalendārā? Jūs esat liela optimista. Reāli es pierakstīju sev tikai 18. ar domu, ka 11. manim nekad neatiecās. Es jau 2. kurs. Bet, un te ir par lasīt praksmi, par tekstpratību. Es esmu pārliecināta, ka man ir lasīt prasme. Un, jā, kā man tagad jāiet uz priekšu šādi? Jā. Jo tekstpratība, pamat tradicionāli jau mēs tomēr minot tekstpratību saistās ar verbālo, jā, saziņu, ar lasīšanu, rakstīšanu. Tas ir tā tradicionālā izpratne, bet lēnām laikmets, pārmaiņas, sabiedrība, norises, ko jau arī iepriekš sākumā runāja kolēģi, ietekmē to, kāda tekstpratība īstenībā mums jau ir nepieciešama un kādas prasmes. Un īstenībā izglītības standartā ir jau iezīmēts, ka mums vairs nav tikai lasīšana, lasīt prasme un rakstīt prasme jāmāca. Bet cik lielā mērā tas tiešām pārceļās uz to, ko mēs darām ikdienā, un cik lielā mērā
tā tradicionālā izpratne par tekstpratību pāri, vai arī mūsu tādā, kā manā kā pedagoga, ja, izpratnē pāriet tiešām uz citu izpratni, kas ir tekstpratība. Un vai es to daru tiešām ikdienā arī stundās un ikdienas darbā. Un, ja runā par tādu pāreju no tekstpratības uz pluritekstpratību, uzreiz saku, tas ir mans šobrīd tulkojums. Pluritekstpratība, pluriliteracy no angļu valodas nav oficiāli apstiprināts, bet tas ir mans tulkojums, mēģinājums nodefinēt to latviski, to kādā veidā, ko mēs saprotam ar digitālu tekstpratību, vai to, kāpēc, man vismaz kā poligrāfijas laikmeta cilvēkam, man vienmēr arī ir stress. Ja es plānoju digitālas lietas, vēl ir rezerves variants papīrs. Ja neaizies, tad lai ir ko darīt. Bet kāpēc? Jo īstenībā tā prasme risināt, tā ir viena no tekstpratības prasmēm digitālajā. Risināt to visu, atrast, darīt. Ja? Un tas ir mans dēls. Kas notiek tajā brīdī, kad vairs nekontrolēju. Jo es kā pieaugušais tomēr mēģinu uzlikt robežas. Tik daudz varbūt vajadzētu, šī brīdī vajadzētu tā kā laukā, kā es viņiem saku, vai tu mācies līdzsvaru, āras, viena reālā vide un virtuālā, vai es lieku robežas. Un tad viņš tur mēģina visādi. Bet kas notiek, man meita nofotografēja vecākā, tajā brīdī, kad es neesmu. Varat izskaidīt, cik tur ir rīki. Vienlaicīgi. Un tiešām reāli šī paudze vienlaicīgi scrollē, vienlaicīgi kaut kas skan vēl vienā rīkā, un vēl spēle notiek. Un tad vēl notiek saziņa ar draugiem, ja, tur online zvanā. Cik dažādi kanāli, modalitātes teksti, ja? Un īstenībā kāda prasme, kas viņam ir jāprot. Un runājot par lasīšanu, un par to, kāda ir tad vizuālā. Es esmu domājis par to, ka varbūt, es mācu dažreiz latviešu valodu, dažreiz angļu valodu, kā man tur gadās. Varbūt man vajadzētu vienu pārbaudas darbu plānot, kur lasīšanas uzdevums tiek scrollēts. Nevis ir iedot lapa, bet visu laiku iet tā, kā viņi pieraduši, jo tā ir cita veida lasīšana. Un šī paudze tiešām ir pieredze. Un es par sevi runāju, kāpēc es to sākumā minēju, piemēram. Es esmu pārliecināta, ka es lasu, varu izlasīt, atrast informāciju, izrādās, es jau esmu pieradusi ļoti ātri pārlasīt un palaist garām būtiskas lietas. Un kas ir tas pieredums jau? Un vai tā nav prasme vai tekstpratības veids, kas ir jāmācās, lai arī šādā veidā varētu lasīt un nepalaist garām to informāciju. Ja? Tieši tāpatās par tekstu veidošanu varbūt par to, kādā veidā jānoformulē vai kādā veidā ir jānodefinē kādas lietas vai kas ir jāraksta un runājot par digitālo un to, kāpēc ir tas satraukums, kāpēc mēs mazliet uztraucamies tajā brīdī, ja digitāli dators neiet vai kas un nevar izpildīt, bet, ja tur tā lapas saņurkājas vai kas, tas viss ir ok, to mēs mākam risināt. Tikko ir digitāli, tas ir tas izaicinājums, kur, kas mums rodās, un tad ir jautājums, ko darīt tajā brīdī, un tad jau ir nobrucis, vai tad nevar, bet īstenībā tā arī ir daļa no tekstpratības. Un runājot arī par datiem, pētījumu rezultātiem, par to, kāda veida teksti ir jāmāk noformulēt. Un ja liekas, ka jaunā paudze jau ļoti īsi runā un nespēja gari izteikties, īstenībā viņi arī īsti neprot izteikties. Un tad ir jautājums otrais, arī es sev pieķeru tajā brīdī, labi, kad es rakstu oficiālas ziņas, es ar visām garumzīmēm tur piedomāju. Ja? Zin kā, pakausīju, es tomēr latviešu skotē vajadzētu, ka, lasa un zina, kā, lai nav. Bet kas notiek tad, ja es rakstu draugiem? Dievs apgrābsties. man tiešām pienāk ziņa ar atbildi, ko tu ar to domā, jo reāli tur vienkārši aiziet raksta, ne pieturzīmes, nekas. Kāpēc es atļaujos to darīt? Ja? Jo tas ir ātrāk.
Bet tā tad atkal tā ir cita veida tekstpratība, kas man ir īstenībā nepieciešama. Ātri, bet pareizi rakstīt. Ja? Varbūt atkal ir skolā īstenībā tieši tā viena no lietām, kas ir jāvingrina. Jo mēs nevaram novērst viņi, šai paudzei reti būs darba vide, kur viņiem būs, nedodies ar roku vispār, bet jāraksta, tā kā visa viņu saziņa, lielākā daļa darba vides, kas ir tie darbi, kas ir saistīti ar Office vai ko, būs lielākā daļa saziņa būs digitālā. Ja? Un īstenībā, tā ir atkal prasme, kas... Ja. Un runājot par to sarežģīto vārdu pluritekstpratību, ja, COIL ir galvenā, tā ir grupa, kas pamatā ir iesākuši šo, un īstenībā šī pluriliteracy koncepts nāk no CLIL. Ja jūs zinat, svešvaloda, caur kurā māca arī mācību priekšmets, un ir 3 atslēgas lietas, kuras tiek uzsvērtas runājot par pluritekstpratību. Es atļaušos lietot šo vārdu, kā es šobrīd esmu viņu latviskojis. Pirmā ir priekšmeta specifiskā tekstpratība. Un uzreiz jāsaka, katra priekšmeta skolotājs kļūst par tekstpratības skolotājiem. Nav vairs modernajā pasaulē nevar vairs nodalīt tekstu māca latviešu valodas skolotājs un visu atbildību uz viņu. Ja man ķīmijā nemāk izlasīt, latviešu valodas skolotājs dabū pa galvu. Nē, atbildīgs arī ir ķīmijas skolotājs, jo īstenībā tas ir, man ir mazliet ar savu pētījumu saistībā, es esmu papētījis dažādas ar izglītības standartus dažādās valstīs un Somijas, sagatavojot skolotājus, īstenībā tiek mācīts jau arī skolotājiem, jebkura priekšmeta skolotājiem koncepts, ka skolotājs ir arī, šī priekšmeta skolotājs ir arī tekstpratības skolotājs. Viņš māca arī apgūt konkrētus terminus, konkrētas lietas, lasīt konkrētajā priekšmetā, jo atšķirās, lasīt un tieši tāpat otrā lieta, es nezinu, varbūt zālē arī sasauksies, jo man ir problēma ar maniem 3, kuri savā starpā, diemžēl, mani paši personīgi runā angļu valodā. Diemžēl. Un tajā brīdī man meita šogad stājās universitātē, un viņa bija sagatavojusi runu, un es lasu, man vienkārši māti ceļā stāsts, jo es vienkārši, tā kā es zinu angļu valodu, es atpazīstu angļu valodas struktūras, kuras ir vienkārši pārtulkots latviski. Bet tas ir par to pluritekstpratību. Jāņem vērā, ka šī paudze ļoti ietekmē citas valodas, citas kultūras, un to nevar noliegt arī citu priekšmetu skolotāju. Ka varbūt pat tas bērns vai jaunietis zina kādas lietas vai konceptus labāk svešvalodā nekā dzimtajā valodā. Tas ir tas otrais, un trešais ir īstenībā tekstuālais plūdums, vai tas tieši saziņa tādā plurimodālā vidē, dažādi saziņas koncepti. Un tātad, kādas ir dažādas modalitātes, tie visi ir teksti. Atpazīstat, ChatGPT. Runājot par atpazīšanu, bet svarīgākais arī adresāti. Ja mēs līdz šim domājam par individuālu mani saziņa, man ir sabiedrība, bet tagad ir arī automatizētais. Man ir jāmāk sazināties arī ar, es atļaušos teikt, nedzīvu, kaut ko, kas ir īstenībā automatizēts. Tā kā ir prasme, kas ir jāapgūst. Ko tad nozīmē lasīt digitālajā laikmetā? Īstenībā informācijas filtrēšana un minēja Liena kritiskā domāšana atkal. Man ļoti patīk tā doma, ko nozīmē kritiskā domāšana digitālajā vidē lasot. Un tagad runājot par to, ka liekas, to jau mēs mācam, ir jau lietas vai ne, kur kā mēs atpazīstam viltus ziņas un materiāli ir daudzi, un tad man vecākā meita, kas ir 18 ir, un es biju izveidojis tādu logo, tur mums tur tādam pasākumam visu, un kaut kā mēs braucam mašīnā, viņa saka, tā smaidi, saka, viņa ir vispār digitālā māksla, ja viņai interesē, viņa zīmē uz datoru, izmanto, un viņa tā ar smīniņu saka, es pielabošu to ChatGPT logo. Es uz viņu skatos, saku, es to pati veidoju.
Viņi saka, jā, es saku nopietni, es pati veidoju. Bet runājot par to, cik liela arī mana prasme vispār ir noteikti, lai par to kritisko izvērtēt. Lai izvērtētu, kas ir ticams un kas nav. Jo īstenībā tas tā automātiskais vai tas digitālais vai vienalga, vai tas ir mākslīgais intelekts vai kā to sauc, tas jau ir sasniedzis tādu pakāpi, ka es noteikti kā poligrāfijas laikmeta cilvēks gandrīz jau vairs man ir ļoti grūti nošķirt. Ja? Un kādā veidā. Un īstenībā digitālā lasītprasme, es to gribētu teikt, ka tā ir 21. gadsimta jau caurvija. Un te ir par to, cik bieži un kā tas tiek darīts stundās vai mācību procesā, jo es teikšu, pieņemsim arī skolēniem, es piemēram jāgatavo prezentācija, un es saku, var izmantot PowerPoint, bet var izmantot jebkuras citas prezentāciju veidošanu. 95% izmanto PowerPoint. Kāpēc? Jo viņiem jau pašiem piekļuvi, tad jautājums ir par to digitālo tekstu pret digitālo lasīt prasmi, to kādā veidā. Tad tieši tāpatās, kas ir rakstīt prasme digitālajā. Gari teksti, īsi teksti. Man liekas, vissvarīgākais ir adresāta īpatnības. Kam mēs rakstam un kādā formā, tas kļūst aktuālāk. Un man patika viena skolniece kaut kādā, tas bija kādu laiku jau, īstenībā jau kādu laiku apakaļ, kādu 4-5 gadu apakaļ, kad mācīja viņiem latviešu valodā, tika mācīt vēstuli, kā rakstīt. Un tur vesels summatīvais darbs, tur pa visām visu, un viņa kaut kā mēs tur runājam, viņa saka, es nesaprotu, kāpēc mēs veselu mēnesi mācamies vēstuli, ja es savā mūžā visdrīzāk neuzrakstīšu nevienu vēstuli. Es visdrīzāk rakstīšu ēpastu. Tas pirmkārt jau nesavelk kopā, ka vēstuli, ja tu māk, tu varētu arī ēpast, ja? Bet te ir par to, kas ir tā izprata un cik lielā mērā mēs kā pedagogi vadām uz to un savēlkam tās sakarības. Jā. Un tad, kas ir tās lietas, ko vajadzētu balstoties uz Koela Maieru, tātad, kā es teicu, tie ir tieši pluritekstpratības, pluriliterasija galvenie pētnieki, kas ir tās lietas, ko skolā vai kas būtu jāpilnveido, lai runātu par digitālu tekstpratību. Ko jau minēja Liene, domāšanas valoda. Ko nozīmē analizēt latviešu valodā, analizēt matemātikā, analizēt vēsturē. Ja? Ko tas teksts dara, kādu informāciju nodod par tas, ka pārnešana no viena teksta veida citā. Jo īstenībā mēs aprobējām arī tekstpratības, līdzīgi kā rēķinpratībai. Mums arī bija projekts, kur mēs aprobējām tekstpratības uzdevumus. Es jau esmu ļoti tuvu. Un tas, kas īstenībā vislielākais klupšanas akmens bija bērniem pārnest no viena teksta veida otrā. Es neieliku šeit zīmēm, bet tad, kad bija jāpārnes saules vējš, kā ietekmē aprakstīts, viss ir aprakstīts tekstā un jāvizualizē, jāuzzīmē, bija ļoti interesanti zīmējumi. Ja? No kuras puses, kā pārnest no viena teksta veida otrā. Cik bieži mēs to tiešām darām, jo īstenībā, man jau liekas, es domāju verbāli, jo es esmu pieradusi, es esmu izaugusi ar grāmatām visu, es mēģinu visur atrast burtus. Jautājums ir, kā domā šī paudze, vai arī verbāli, lai gan Liena noteikti apstiprinās pētījumu rāda, tu nevari nemaz neko saprast, ja tu to nevari nosaukt. Jautājums, vai arī šī paudze to darīs, un kas notiks nākotnē, ja? Ņemot vērā, kādā veidā viņi uztver informāciju. Un tā transformācija tekstu. Jā, un tas ir tieši tāpatās, ja, par to, kādā veidā to var. Šīs ir tikai tādas atslēga lietas, ko īstenībā noteikti jūs jau darat un izmantojat, bet man liekas, visbūtiskākais vai vissvarīgākais ir šis reālie teksti, nevis vienkāršoti teksti.
Un es ļoti atbalstu ideju par autentiskiem tekstiem, kas ir tiešām no reālās vides, jo tā digitālā tekstpratība ir ļoti saistīta ar reālo dzīvi. Līdz ar to tā prasme atpazīt, atkodēt reālus tekstus, vienkāršāks, sarežģītāks ir viena no būtiskākām, kā jau sākumā minēju, piemēru, no 2 datumiem pierakst tikai vienu ar visu to, ka es protu lasīt. Jā, paldies, es saprotu, ka man laiks beidzies. Jums noteikti ir kāds jautājums Laurai. Jā. Jā, ir iespēja padomāt un tad. Katrā ziņā, es domāju, ka sekcijas beigās jūs droši varat nākt pie visiem runātājiem un uzdot jautājumus, ja jūs kautrējaties publiski tos uzdot. Visi būs atvērti jūsu jautājumiem. Bet tagad mēs plūstoši no pētniekiem un pētītājiem pāriesim, lai gan te daudz arī paši ir praktiķi, bet tagad pāriesim pie tādiem īsteniem praktiķiem. Mums 2 pēdējās runātājas, būs 2 skolu direktoras, un sāksim ar Ilzi no Burtnieku Ausekļu pamatskolas. Un viņa pastāstīs, ko viņi dara ar tekstpratību. Es atļaušos arī iepazīstināt ar Ināru, kura ir drošā sala. Un komanda Ilzei, ja nu kas? Novirzīs manis pareizā ceļa, ja man satraukumā pazudīs doma, ar kuru iet uz priekšu ar šo te? Ilze, ar šo te virzamies uz priekšu. Jā. Runājot par šodienas konferenci, pēc tik iespaidīgiem lektoriem es jūtos mazliet tā kā aktieris, amatieris, jo mēs patiesi esam praktiķi un mums nav tāda pieredze runāt auditorijas priekšā un vēl šādas auditorijas priekšā, kur ir daudz izglītības eksperti un tiešām savu jomu speciālisti. Paldies Dacei Namsaunai un arī Ildzei. Viņas pie mums viesojās savu pētījumu ietvaros un mūs ieraudzīja, novērtēja, pārliecināja un tā brīvprātīgi obligāti ieteica dalīties savā pieredzē labajā. Ļoti grūti bija šo milzīgo apjomīgo gada darbu ielikt 10 minūšu stāstījumā. Tas bija arī izaicinājums. Ar ko tad mēs sākām, ja kāds bija mūsu kā vadības uzdevums? Katru gadu maijā mēs kopīgi sanākot un izvērtējot iepriekšējā gada sasniegumus, izvirzam sev jaunu mērķi. Tas notiek tā, ka katrs savā pašvērtējumā ieraksta, kas tad būtu tas, pie kā mēs varētu strādāt. Un augustam pienākot, tad Ināra šos datus ir apkopojusi un izvilkusi to galveno mērķi, un tad mums ir uzdevums visiem kopā saprast un vienoties, kā mēs sašaurinam šo lielo mērķi, kāds ir uzdevums un kāds ir sasniedzamais rezultāts. Un konkrēti runājot par tekstpratību, bet lasīt prasmi arī zinām, ka tas ir plašs jēdziens. Lūk, tad, kad augustā mēs satiekamies un novienojamies arī par šo konkrēto uzdevumu un mērķi, mēs ar skolotājiem vienojamies, kā tad mēs šo mērķi realizēsim. Šogad tas bija tā, kad mēs sapratām, ka mums lasīt prasme ir svarīga, jo analizējot mācību rezultātus un skolotājiem stāstot par to, viņi saprota, ka tā ir viena no problēmām, kas traucē sasniegt to, ko katrs varbūt varētu atbilstoši savām spējām augstākajā līmenī. Lūk, un tātad izrunājām, kā mēs to darīsim, norunājām, ka darīsim to pilnīgi visi, tā kā šeit jau kolēģi minēja, gan matemātiķi, gan sportisti, gan mākslas skolotāji, gan mūziķi, pilnīgi visi. Tad vadībai, jeb Inārai bija mērķis paskatīties, kā tas viss notiek, vai tiešām skolotāju stundā realizē šo lasīt prasmes attīstīšanu.
tad pāraudzīt diagnosticējušo darbu izveidi. Tas bija tā, ka mēs semestra beigās, sanākot kopā un atkal izvērtējot, kā mums ir gājis pirmajā pusgadā, visi kopā tā domājam, kas varētu būt tas rīks, kā mēs gada beigās nomērīsim pēc pirmā semestra un pēc otrā, vai mums ir kāda izaugsme vai nav. Šie bija tie darbi, ko Ināra pāraudzīja, jo skolotāji tātad izveidoja janvārī katrs savā mācību priekšmetā, arī vizuālajā mākslā un sportā, tādu kā diagnosticējušo darbu, kurā viņš savā jomā nokonstatē, kādā tad punktā ir šis skolēns saistībā ar tekstpratību. Lūk. Un, kā jau es teicu, vienojušies esam ar skolotājiem, ir septembris, mēs iepazīstinām gan skolēnus, gan vecākus ar mācību gadu mērķi un vienojamies, ka mēs to visi daram kopā. Mēs esam maza skola, patiešām 90 skolēni un 20 brīnišķīgi entuziasmi pilni skolotāji un arī vecāki, kas ir apņēmības pilni un mums sadarbība ir ļoti laba. Un tā mēs kopīgi virzījāmies uz mērķi, bet lai mēs atkal saprastu, kurā punktā mēs esam, domājam par to, vajag kaut kādu atskaites punktu. Ar kaut ko ir jāsāk. Un tad mēs vienojāmies, ka mūsu skolas logopēds pilnīgi katru skolēnu aicinās pie sevis, pārbaudīs tīri viņu tādu tehnisko lasīšanu. Tas nebija pašmērķis, bet, lai saprastu, kāds tad ir tas valodas plūdums, cik ātri, lēni, un vēl visas citas vajadzības. Tad šo visu apkopoja un tālāk izrunāja ar katru klases audzinātāju, ar katru priekšmetu skolotāju, pilnīgi par katru skolēnu vajadzībām. Vēl liels izaicinājums bija klases stundas, kurās mēs novienojāmies nozagt laiku citām tēmām un veltīt tikai lasīšanai, ar domu, ka tā būs jēgpilna lasīšana. Rīkojām lasīšanas seminārus 3 reizes gadā, glītrakstīšanas konkursu un vēl visādi citādas aktivitātes. Kāds tas domāšanas process bija mums ar Ināru, ka mēs likām visu to kopā? Tas izskatījās apmēram tā, ko mēs varētu mācību gada sākumā skolotāji darīt, ko skolēni, un kāds tad būtu tas rezultāts mācību gada beigās. Lūk, kāds tad ir tas sasniegtais rezultāts? Sasniegtais rezultāts ir tāds, ka mēs patiesi esam ļoti daudz un papildus strādājuši pie tā, lai katrā mācību jomā un priekšmetā būtu izmantot šī lasīt prasme. Tas, jūs kā skolotāji zinat, ka tas ir papildus darbs, jo tā nav ikdiena. Brīnišķīgi ir arī šī tā pieredzes pārnes, kad jomu speciālisti savā starpā sadarbojas un tā kā te teica, analizējot katru skolēnu sniegumu, saprot, kur viņam ir labāk šī te lasīt prasme un kur ne tā, un kas būtu jādara, lai būtu kaut kāda izaugsme. Un tomēr skolēni pēc pēc šī mērķa ieviešanas ir viņiem uzlabojusies spēja patstāvīgi ātri un precīzi izlasīt uzdevumu, sākt to veikt, jo viens no priekšnoteikumiem bija tas, ka skolotāji saka, ka šodien skolēns izlasa uzdevumu nosacījums, ja viņš tos izlasa vispār, un viņš saka, es neko nesaprotu, paskaidrojiet man. Lūk. Kopumā uzlabojies arī mācību priekšmetu snieguma rezultāts. Tas nebija mūsu pašmērķis, bet mēs paši to apkopojot datus mācību gadu beigās secinājām, ka šī izaugsme ir un iespējams, ka redzat, latviešu valodā, ja tas ir tā kā uz vienas līknes ar iepriekšējiem rezultātiem, tad kaut kādos mācību priekšmetos, kur iespējams ne tik daudz šī lasīt prasme vai tekstpratība tika izmantot, tad šis snieguma līmenis ir paaugstinājies. Tā ir vizuālā māksla, mūzika. Tas nav daudz, bet tomēr. Kādi ir izaicinājumi? Tādi vēl joprojām tas pats, kas visiem. Ko darīt
un kā turpināt darbu ar šiem atšķirīgajiem lasīt prasmes līmeņiem vienā klasē. Protams, tie ir logopēdi ieteikumi, bet tas ir izaicinājums skolotājiem. Ko darīt ar skolēniem, kuri lasa ļoti ātri un plūstoši, bet beigās nesaprot, ko izlasa? Un kā šo lasīt prasmi turpināt ilgtermiņā, nepadarot viņu tādu garlaicīgu, ja tā var teikt, meklēt kaut kādus jaunus veidus, metodes, kā šo tēmu turpināt. Mums ļoti pietrūkst atbalsts, ja, kā vēl šo mērķi tālāk veidot. Pie tā mēs vēl strādāsim. Kādi ir secinājumi skolotāju atziņas no pašvērtējumiem? Jūs te varat ieraudzīt, bet sadarbības starp skolēnu, skolotājiem, vecākiem ļoti būtiski, un tas ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc mums arī izdevās, jo mazo klašu vecāki arī ļoti iesaistījās šajā mērķa realizēšanā. Šis ir slaidiņš no mūsu aptaujas mācību gada beigās. Skolēniem mēs veicām aptauju. Kā tad viņi vērtē šo lasīt prasmes ieviešanu mācību gada laikā? Un tie rezultāti, jūs redzat, ja, tad tā pārliecība, ka to dara visi skolotāji, ir ļoti laba. Bet redzam arī to, ka šī prasme tomēr ir jātīst tālāk. To nevar izdarīt viena gada laikā, un mēs pie tā turpināsim strādāt. Un tas nākamais mērķis mums bija tekstpratība digitālajā jomā. Mēs tā nonācām pie secinājuma, ja, savēlkot kopā, ko skolotāji izvirzīja tālāk. To, ka jāstrādā pie lasīt prasmes un jāturpina šī tekstpratība digitālajā jomā. Mans piedāvājums bija Ilze uzdevums no geogrāfijas skolotājs labās prakses piemēriem. Es taču vispār aizmirsu, ko man nepārtrauc pats svarīgākais. Mēs bijām 2 reizes gadā sarīkojām. Mums taču bija labās prakses piemēru darbnīcas, kur katrs priekšmets skolotājs demonstrēja kādu no metodēm, ko viņš izmantoja savā stundā, un mēs pārējie iejutāmies skolēnu lomā. Tas bija patiesi vērtīgi, un tā savstarpējā sadarbība, ka matemātiķis saka, jā, es šito metodu, ko tu izmanto mākslā, es taču arī varētu viņu pārveidot savādāk un izmantot savā priekšmetā. Un šī ir viena no metodēm, ko izmanto geogrāfijas skolotāju, apgūstot tēmu 9. klasē. Ja nemaldos lauku pilsētas teritorijas, tēmas nosaukumu es īsti nepateikšu, bet tas bija tā kā ievads stundai, un šis ir jau varbūt solis tālāk tam audiālam tekstam, ja? Un varbūt, ka tas ir izaicinājums jums, ja mums sanāks, vai varam vai nevaram, mēģināt saklausīt pēc iespējas vairāk vietvārdus. Un šis, kā skolotāji teica, arī nebija pašmērķis, skaitu nevienam nenosauca, bet mēģini saklausīt, cik tu vari saklausīt vietvārdus. Pēc tam pateikšu pareizo atbildi. Yes. Labi, ja nesanāks, tā ir Latvian Voice dziesma, vai vari vai nevari. Mājās varat pamēģināt saklausīt, cik jums izdodas saklausīt šos vietu nosaukumus. Tiem būtu jābūt 32. Un paldies, ja es satraukumā kaut ko aizmirsu, bet man ļoti patīk šī atziņa, ka lasīt var trijādi. 1. lasīt un nesaprast, 2. lasīt un saprast, un 3. lasīt un saprast pat to, kas nav uzrakstīts. Un šis ir tas, uz ko mēs visi tiecamies, un lai mums izdodas. Paldies!
Liels paldies! Es sadzirdēju tādus 2 lielos atslēgas vārdus - sadarbība un atbalsts. Varbūt jums ir kāds jautājums vai komentārs Ilzei? Nu ne, tad kur jau Dāļa nāk. Nākamā CS 2. pamatskolas direktora Ija. Un Ijai izdodas savā skolā ieviest pārmaiņas klasē. Līdz ar to būs ļoti noderīgi dzirdēt, kāpēc un kā tad viņai tas izdodas. Ija, lūdzu. Paldies par šo novērtējumu. Mēs visu laiku domājam, vai mums tas izdodas vai nē. Un izrādās, jā, kaut kas laikam izdodās. Un es, kā pēdējā runātāja, varu teikt, ka visi šie stāsti, ko iepriekš bija iespēja dzirdēt, bija tik interesanti un aizraujoši, ka es jau aizmirsu gan ne tikai uztraukties, bet arī ko stāstīt. Bet, jā, praktiski, kas ir tas, ko mēs sapratām, ka mums ir, jā, pats galvenais, kas skolā, kurš cilvēks skolā ir galvenais? Skolēns. Un otrs galvenais cilvēks skolā? Tas, kurš spiež zvanu. Arī, jā, bet no mums skolā nav vairs zvanu. Skolotājs. Jo kāpēc? Jo skolotājs ir tas, kurš ir vistiešākais, kurš ietekmē to, ko saņems skolēns mācību stundā. Nu, lūk, un kāpēc mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams pārmaiņas tieši mācību stundā? Jā, dati liecināja par to, ka mums ir nepieciešams uzlabot mācību stundu kvalitāti. Stundu vērošanas dati liecināja par to, ka pārsvarā mums notiek frontāls darbs mācību stundā, ka ir jādomā par skolotāju profesionālo izaugsmi, ļoti jādomā par skolēnu iesaisti mācību procesā, par to, kā uzlabot viņu ikdienas mācību sasniegumus, jo rezultāti ikdienas mācību sasniegumi nebija, mūs neapmierināja. Un vispār mums ir jādomā par to, kā stiprināt skolotāju profesionālo sadarbības kultūru. Un tikai 3 soļi. Stāstīšu tikai par 3 soļiem, kurus mēs veicām. Pirmais – satura specializācija. Sākumskolas skolotāju mēs esam pieņēmuši redzēt skolotājs, kurš māca visus mācību priekšmetus. Izņemot varbūt mūziku, varbūt sportu, bet skolotājs, kurš plaša profila speciālists visā mācību saturā. Un tas ir skolotājs, kura slodze ikdienā vidēji būtu kaut kāds 20 stundas nedēļā, kas nav lielākā slodze skolā. Mums ir arī 27, 20 vairāk, bet piekusis viņš ir visātrāk. Un aprunājoties ar skolotājiem, mēs uzdevām jautājumu, kas ir tas, kura mācību saturs tev patīk un kurš mācību saturs tevi aizrauj vislabāk. Un tā mēs nonācām līdz tam, ka sākumskolā skolotājs specializējas mācību saturā. Skolotājs nemāca visus mācību priekšmetus, viņš māca to, kas viņam patīk un kur viņš jūtas visstiprāk, visspēcīgāk, un līdz ar to viņš iedziļinās mācību saturā. Viņš negatavojas vairāk unikālām stundām, bet viņš nostiprina to, ko viņš un pārbauda tam, kam viņš gatavojas. Tad mums ir skolotāji, kas māca, piemēram, matemātiku 1. un 5. klasē, un viņi redz to pēctecību. Mums ir skolotāji, kas māca datoriku pilnīgi visās sākumskolas klasēs. Tieši tāpat arī dabas zinību skolotāji specializējas un māca tikai 3., 4. klasē, paralēli klasēm arī. Tieši tāpat arī latviešu valodas skolotājs. Tātad skolotājs specializējas, viņš iedziļinās saturā, viņš redz to pēctecību. Tas bija tas viens solis, ko mēs veicām. Otrs solis, runājot arī par motivāciju, kas arī bija Ilzes stāstā par kas ir tas, par ko mums visvairāk ir jādomā, par atgriezenisko saiti. Skolas vadība ir tā, kas dod atgriezenisko saiti par mācību saturu. Un tad regulāra mācību stundu vērošana un atgriezeniskā saite par to, ko mēs redzam mācību stundā. Bet kas ir tas fokus, kam mēs pievēršam vērojot mācību stundu visvairāk? Tātad, vai skolotājs izvēlas atbilstošus uzdevumus, paņēmienus izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam? Vai uzdevums ir
tikai smuks, vai tas ir par sasniedzamo rezultātu. Vai skolotāja darbības motivē skolēnu? Tas, ko mēs jau arī dzirdējām. Vai man ļoti patika par spriešanu un domāšanu, un mēs arī tam pievēršam uzmanību, vai skolotājs dod laiku tam, vai pasaka priekšā pats visu. Tad vai tiek dots laiks domāšanai un spriešanai? Jā, vai skolotājs gūst pierādījumus par to, ko viņš apgūst. Tad atgriezeniskā saite stundā. Un tad vai mācību process ir bērncentrēts vai pašvadīts. Tad šis ir tas fokus, kam mēs pievēršam uzmanību, vērojot mācību stundas. Mācību stundas minimums. Pie katra skolotāja mēs viesojamies 2 stundas gadā. Tas ir minimums, bet biežāk sanāk. Un 3. solis, tās ir skolotāju mācīšanās grupas, jeb šī profesionālā sadarbības kultūra skolā, jeb vieta un laiks, kad skolotājs var reflektēt par to, ko viņš dara stundā. Un kas ir tas princips, kādam mēs pieejam tieši mācīšanās grupām? Mēs skolotājiem dodam brīvprātīgi tajās piedalīties. Tas nav obligāts pasākums. Un mēs uzticamies tam, ka skolotājs pats zina, ko viņš vēlas. Skolas vadība var tikai domāt, ka viņš grib mācīties, piemēram, par skolēnu motivāciju, bet mēs ļaujam skolotājiem pašam pieņemt lēmumu un izvēlēties, jo mēs ticam, ka skolotājs pats zina, ko viņš vēlas. Un mēs piedāvājam tēmas, un mēs meklējam starp skolotājiem līderus, kas var vadīt šīs mācīšanās grupas. Ir ļoti svarīgi starp skolotājiem meklēt, un viņi var, un ir skolās līderi. Skolas vadībai šis nav jādara, to dara skolotāji, paši līderi, un velk līdz pārējos skolotājus. Mēs tiekamies reizi mēnesī, mēs sarunājamies, mēs lasam profesionālu literatūru, un mēs arī savstarpēji vērojam stundas. Savstarpējā mācību stundu vērošanas grupa mums bija sadarbībā ar skolu Domdaris, un te es gribētu teikt, ka ir ļoti vērtīgi sadarbība, jo ir mana pieredze un ir otra skolotāja pieredze, un mēs varam meklēt jaunus risinājumus. Un tāpēc sadarbība ir ļoti vērtīga. Nu jā, un skolotājas gada beigās mēs uzskatām, ka šī ir profesionālā pilnveida, un tāpēc skolotājiem mēs dodam arī profesionālās pilnveidas apliecības par piedalīšanos mācīšanās grupā. Bet tas ir brīvprātīgi, skolotājs pats pieņem lēmumu, un viņš zina, ko viņš vēlas. Nu jā, un kādi tad ir tie rezultāti? Tad skolotāja profesionālā kompetence mums pieaug, par ko liecina arī šie dati, ka skolotāji saka, ka viņiem ir saprotams, kādu profesionālo sniegumu no viņa sagaida, un šo pārliecību viņi gūst tieši pēc atgriezeniskām saites, pēc vērotajām mācību stundām. Mēs organizējam arī tādas kopīgas mācīšanās, un skolotāji, tad arī skolas organizētās profesionālas pilnveidas mācībās, skolotāji saka, ka viņi domā par to, kas viņiem ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu mācību stundu. Mēs prasām arī skolotājiem atgriezenisko skaiti skolas vadībai reizi gadā, ja, un te jūs redzat rezultātu. Ja, un skolotāji arī runā par to, ka mēs jautājam, kas ir tas, kas skolas vadībai būtu jāturpina, un ļoti daudz skolotāji runā par to, ka turpiniet vērot mācību stundas un dot mums atgriezenisko saiti. Nu tā. Jā, un stundu vērošanas dati kritērijā attīstoši atgriezenisko saiti skolēnam no skolotāja. Nu, 60% skolotāji šobrīd mums to dara prasmīgi un liederīgi. Eksperti mums ir 2. Bet tātad mums vēl te ir ko darīt. Un uz kritērijā skolēns stundā konstatē vai sasniedz rezultātu. 40% skolotāji mums šo dara prasmīgi un liederīgi. Nu tā, un arī skolēniem
2 gadā mēs jautājam atgriezenisko saiti par mācību stundu, un šeit redzami dati, ko skolēni saka par mācību stundas kvalitāti. Paldies! Paldies, Ija. Man šķiet, ka ir ļoti zīmīgi, ka abu skolu vadība dalījās ar datiem un ka viņi daudz domāja par to, ko rāda dati, nevis tikai sajūtas. Iespējams, tāpēc arī tas ir iemesls, kāpēc jūs šodien tikāt aicināti sarunāties. Un otrs, ko es gribēju piebilst par Ijas stāstīto, es esmu bijusi Ijas skolā vadīt nodarbības, un arī tajā reizē tas bija brīvprātīgi. Un atmosfēra vadīt nodarbības skolotājiem, kuri ir atnākuši tāpēc, ka viņi grib, nevis tāpēc, ka viņiem te kāds liek būt, ir ļoti atšķirīga un man daudz patīkamāka. Varbūt ir kāds jautājums, ja Ija gan jau aizbēga, bet mēs noteikti varam viņai. Yeah. Nu, šogad viņi nepiedalās. Mēs to arī tā pieņemam, ja? Jo katram jau ir savs iemesls, kāpēc viņi nepiedalās, vai nu kādam ir jāraksta maģistra darbs, vai kāds ir vienkārši piekusis. Un pieņemsim, ka šogad viņš atpūšās un nākamgad viņš vēlēsies, un varbūt nākamgad mēs piedāvāsim tēmu, kas viņam interesēs. Jā, bet tas ir brīvprātīgi. Jā. Datorikas skolotāja, jā, bet viņa vēl māca arī matemātiku. Ja savā audzināmajā klasē, protams, ir slodzi, mēs nodrošinam un viss ir, bet tomēr maksimāli arī, piemēram, latviešu valodas skolotāji, kas māca 1. klasē, abās paralēli klasēs latviešu valodu, viņa arī, protams, māca sociālās zinības savā klasē, bet stāsts ir par to, ka viņa specializējas, viņa jūtas stipra latviešu valodā. Es teiktu, ka kolēģi ir atvērti, jo viņiem ir jāierauga ieguvums. Kas ir ieguvums no tā, ka viņš specializējas vienā saturā? Mazāk sasniedzamo rezultātu, kas ir jāsasniedz, ja? Laiks gatavošana, tie ir praktiskas lietas, ja? Un mēs arī profesionāli varam palīdzēt. Un, piemēram, arī vadība, mēs esam sadalījušies, ja? Kas ir spēcīgāki matemātikas jomā, vairāk iet vērot šīs egzaktās zinātņu skolotāju mācības stundas. Un savukārt vietnieks, kurš ir stiprāks valodā, iet vairāk vērot valodas un var dot profesionālāku šo atgriezenisko saiti. Lielas paldies visiem runātājiem un klausītājiem. Bet tā kā esmu sirdī skolotāja, tad bez refleksijas es nevaru nevienu auditoriju palaist projām, un tad jums ir uzdevums. Tagad savā prātā jūs varat iziet cauri visiem 7 runātājiem, jūs varat paskatīties, kas tur sēž, vizuāli atcerēties, kas ir runājis, un jums ir uzdevums savā prātā vai uz papīra piefiksēt 2 lietas. Pirmā, tad viens lielais jā. Jā, to vajag, jā, tas jāturpina, tāds, kur jūs sajūtāt sevī tādu, jutāt. Es redzēju, brīžam bija. Un otru lietu, tādu varbūt bāža vai satraukums, kas turpina jūsos būt vai uzradās. Tagad 2 lietas. Lielais jā un lielā bāža. Pusminūte laika domāt.
Mārtiņš jau sabijās, ka es kādam vaicāšu laikam. Bet tagad lūdzu padalieties ar to, kas jums sēž blakām, ar šīm abām lietām, ko jūs tikko sapratāt. Paldies! Es negribīgi jūs pārtraucu, jo izklausās, ka ir lieliskas sarunas. Varbūt kādam kūsā pastāstīt jūsu jā vai jūsu blakussēdētāja jā vai kādu bažu. Jā, mums tas jā bija laikam tāds līdzīgs, ka pavisam noteikti tās pārmaiņas, tās jaunās vēsmas ir nepieciešams. Un tieši arī uzsveru tās jaunās vēsmas, jo neviens nesaka, ka šobrīd tā kā dara ir slikti, ka skolotāji slikti strādātu, bet tās jaunās vēsmas, tie jauninājumi ir vajadzīgi un kas ir īpaši svētīgi, ka tie tiešām ir balstīti lūk šādos te pētījumos, kas ir reālā praksē veikti. Un tā lielā baža mums arī patiesībā sakrita, un tā ir motivācija. Kā motivēt pedagogu un nevis ārēji stimulēt, ka tu par to saņemsi kādu burkānu, tā teikt, ja? Bet kā motivēt, ka pedagogs pats to vēlas un kā to motivāciju noturēt. Un kolēģei bija baža vairāk varbūt vērsta uz gados pieredzējušākiem pedagogiem, kuriem varbūt vairs tā iekšējā motivācija tik liela nav, jo viņi grib šo savu pedagoģisko posmu noslēgt bez lielām pārmaiņām dzīvē. Paldies! Jā, labdien, man par tām bažām, man tas pluritekstpratība uzvedinājuši šo domu, vai mums vispār sabiedrībā un izglītības sektorā ir notikusi vienošanās par to, kur mēs gribam nokļūt. Un tādā salīdzinošā manierē mūsu paaudzei Zaļā zeme skolā sagādāja grūtības viņu izlasīt, un mēs meklējām dažādus veidus, kā ar šo uzdevumu tikt galā, tad šobrīd jaunai paaudzei noteikti viņi ir vēl tālāk no tā. Uz ko mēs gribam panākt, ka tā jaunā paudze to zaļo zemi izlasa vai tomēr izkonspektē infografikās, vai mēs zinām, kas jāiemāca?
Par mans jā ir par to emocionālo skolotāju lomu, apzīmogojot skolēnus klasē šobrīd un par to piederības sajūtas radīšanu bērniem klasē. Par to, cik tam ir liela ietekme un cik tāls ceļš mums ir ejams, lai visās klasēs būtu tā piederības sajūta. Es varbūt par to tekstpratību. Es tieši nesen klausījos 2 sociologu sarunu. Un viņi stāstīja tieši par to, kā viņi lasījuši viņu valodā savas zaļās zemes un par to, ka sabiedrība domā, ka skolēna uzmanība ir nenoturīgāka. Bet redz, kur tāds garumgriezena lielie pētījumi saka, ka tā nav, ka viņiem uzmanība ir noturīga, tikai kam viņi izvēlas to uzmanību veltīt. Un tad viņi arī tādu ķecerīgu ideju pasvieda, vai tāds rakstīts teksts ir labākais informācijas nodevējs. Kas ir mūsu mērķis lasot? Vai gūt baudījumu, vai gūt informāciju, un varbūt, ka tas nav labākais mēdījis, kā nodot informāciju, varbūt, ka tas vizuālais vai audiālais ir labāks mēdījis. Tad droši vien atkal atgriežamies pie mūsu mērķiem, kāpēc mēs gribam, lai lasa to zaļo zemi, vai ne, ko jūs jau pati minējāt. Bet katrā ziņā man liekas, ka brīnišķīgi iezīmē varbūt mūsu nākotnes vajadzību pētīt to skolotāju motivāciju, jo tam mēs neesam ķērušies klāt, lai gan tā ir daļa no, lai būtu profesionāla pilnveida, kurai ir ietekme, viņa domā par to skolotāju motivāciju. Un rekur Ija jau minēja, ka skolotājs sāk gribēt, lai pie viņiem nāktu uz stundām un dot atgrieznisko saiti, kas ir šokējoši, manuprāt. Bet viņiem ir bijusi laba pieredze, viņi ir dabūjuši atgrieznisko saiti, ko viņi spējuši likt lietā, un caur to, ka man izdodas, man ir tā sajūta, kompetences izjūta, es gūstu, un tas dod to draivu iet tālāk un būt vēl foršākam skolotājam. Tas tikai komentārs par jūsu komentāriem. Varbūt vēl pēdējais, kurš vēlās padalīties ar savu jā vai bažu. Super. Tā mūsu jā bija savā ziņā nedaudz līdzīgi. Tie bija galvenokārt par tekstpratību, to, ka tas ir viennozīmīgi nepieciešams un to vajag attīstīt. Un tas sasaistās arī ar tiem digitālajiem rīkiem un arī ar mūsu lielāko bažu saistībā ar mākslīgo intelektu un tieši plaģiātismu. Kā no tā vairāk izsvairīties un varbūt kādas vadlīnijas vairāk izstrādāt un tādā veidā. Paldies. Es domāju, ka ar šo bāžu mēs mierīgi varam atstāt paceltu gaisā arī beigt. Jā. Labi. Bet tāds nekas negatīvs. Paldies par jūsu pretkomentāru par to motivāciju un te nedaudz ar ideju. Un varbūt tas jau ir ticis darīts universitātē. Neesmu tik ļoti pētnieciskiem jautājumiem sekojis līdzi. Sasaucu to jautājumu, ko es uzdevu iepriekšējā brīdī, bet uz kuru īsti neguvu atbildi. Vai tas, par ko mēs šodien runājam, un tas, ko mēs gribam, lai pašvaldības valsts līmenī un skolas mainītu, vai ir izpētīts, ka šī brīža studiju programmas, kas sagatavo jaunos pedagogus, kurus ieeja skolā, vai tur tas viss ir iekļauts? Lai mēs nepārmācam pedagogus, bet viņi jau atnāk uz skolu ar šo visu. Paldies! Es noteikti neesmu tiesīguši atbildēt. Līdz ar to tur droši vien jāiet pie pedagoģijas fakultātes, jo mēs pārstāvam ekstrakto zinātņu tehnoloģiju fakultāti. Taču noteikti tur tiek iekļauti pēdējā pētījumi arī, bet cik tas notiek ātri un cik praktiski, tos jums nevar atbildēt. Tā kā tur jums jārok. Jā, bet tur jums jārok dziļāk. Es domāju, ka tas, jā. Bet katrā ziņā noteikti ir nepieciešams arī jaunajiem pedagogiem. Labi, tad 2:00 turpat lejā Alfā būs pieredzes stāsti. Uz tikšanos tur!